Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! 2024. gada nogalē es, kā pasaku stāstnieks, kopā ar CSDD un Rīgas motoru muzeju, mēs izveidojām pasaku konkursu pasakas tiem, kuri dodas ceļā, un aicinājām piedalīties 1.–6. klašu skolēnus visā Latvijā. Mēs saņēmām daudz pasaku, bet jau 2 nedēļas es esmu lasījis uzvarējušās pasakas. Šodien ir pienācis laiks Ulbrokas vidusskolas 2. E klases literārā jaunradas pulciņa pasakai. Drošības pasaka. Reiz dzīvoja ezis Tomas, vilks Jānis un lācis Jancis. Viņi bija brāļi un paši labākie draugi. Ezis Tomas bija ļoti neuzmanīgs, tāpēc viņa brāļi, vilks un lācis nepārtraukti glāba mazo ezi no nepatikšanām un briesmām. Vilks Vilnis bija ļoti gudrs un pārzināja visus ceļu satiksmes noteikumus. Lācis Jancis bija ļoti piesardzīgs un bija ļoti jauks pret saviem brāļiem. Vienu dienu ezis Tomas gāja pāri gājēji pārējai, kad luksuforā dega sarkanā gaisma. Netālu no gājēji pārējas brauca sarkana mašīna ar gandrīz 100 km/h. Pēkšņi no zila gaisa parādījās lācis Jancis un vilks Vilnis un paķēra savu mazo brāli, pirms tam paspēja uzbraukt sarkanā mašīna. Lācis Jancis dusmīgi atgādināja ezim, ka nedrīkstiet pāri gājēji pārējai, ja deg sarkanā gaisma. Paiet mēnesis, un ezis Tomas atkal izdomā šķērsot gājēju pāreju. Šoreiz ezis Tomas šķērso ielu, skatoties telefonā TikTok video par smieklīgiem kaķīšiem. Tad abi brāļi atkal pieskrien ezītim klāt un pasaka, ka nedrīkst šķērsot gājēju pāreju, skatoties telefonā. Atkal ezim Tomasam ir paveicies ar saviem brāļiem. Nākamajā dienā ezis Tomas kopā ar saviem klases biedriem Lapsu Bibī un Kāmi Didī spēlēja bumbu netālu no ceļa. Bumba aizripoja uz ceļa braucamās daļas, un ezītis skrēja tai pakaļ. Mirklī, kad ezītim mašīna bija piebraukusi pavisam tuvu klāt, atkal uzradās viņa brāļi, vilks un lācis, un ezīti apturēja un izglāba no sadursmes. Mašīnā, kurai priekšā pieskrēja ezis, sēdēja iekšā cūciņa Pipa un viņas draudzene Šinčila Ķirbīte. Bija karsta vasaras diena, un visi mašīnas logi bija vaļā. Cūciņa Pipa, kāpjot mašīnā, bija aizmirsusi piesprādzēties. Kad mašīna strauji bremzēja, cūciņas telefons izlidoja pa mašīnas logu. Vilks Vilnis pamanīja izkritušo telefonu un atdeva to cūciņai Pipai. Nākamajā dienā pēc sadursmes ar mašīnu ezis Tomas izdomāja vakarā izbraukt ar velosipēdu. Bet ezim nebija pielikti atstarotāji un lampiņa. Mašīna, kas brauca garām, nepamanīja ezi Tomasu un viņam piebrauca pavisam tuvu. Brāļi, kuri bija devušies līdzi uz velosipēdiem, paspēja ezīti pavilkt malā un izglāba viņu no sadursmes. Vilks Vilnis un lācis Jānis paņēma ezīti aiz rokas un aizvilka viņu uz veikalu, kur nopirka ezītim atstarotājus un velosipēda gaismiņu. Pēc visiem notikumiem ezītis Tomas bija gatavs kopā ar brāļiem mācīties ceļu satiksmes un drošības noteikumus, lai brāļiem viņi vairs nebūtu jāglābj no briesmu situācijām. Pagāja mēnesis, un ezītis, pateicoties brāļiem, bija iemācījies visus noteikumus, kas viņam bija nepieciešami, un turpmāk briesmas viņam vairs nedraudēja. Lūk, kāda maza pasaka atceļojusi no Ulbrokas vidusskolas 2. E klases. Šis šovakar viss, lai jums labs miedziņš, ar labu nakti!